No ķīmijas viedokļa šis dievišķīgais produkts ir sāls. Mani sauc Jurijs Krilovs. Skaties šo video līdz galam un uzzini, kā klasificēt dažādas ķīmiskās vielas. Ķīmijā ir pietiekami daudz dažādu savienojumu veidu. Oksīdi, hidroksīdi, skābes un sāļi. Skolotāji, bet kam tie ir vajadzīgi? Ļoti vienkārši, jaunieši, jo tās palīdz saprast, kādas vielas savā starpā reaģē. Jo pieņemsim, sērskābe un nātrija hidroksīds reaģē savā starpā un mēs varam iekalt šo reakciju. Mēs varam iegooglēt, bet ja mēs nezināsim, ka sērskābe ir skābe, nātrija hidroksīds ir bāze un tām reaģējot veidojas sāls un ūdens, mēs nevarēsim uzrakstīt dažādas ļoti līdzīgas reakcijas. Un mums būs jākaļ visas reakcijas pēc kārtas, ko mēs tiešām negribam. Vielu klasifikācija mums palīdzēs saprast, kādas vielas mums ir priekšā un uzrakstīt pareizi reakcijas produktu, kas ir ļoti svarīgi ķīmijā. Pirmā klase, par kuru mēs tagad runājam, ir oksīdi. Oksīdi ir bināras vielas, kas sastāv no diviem elementiem, un pēdējais vienmēr ir skābeklis. Bināras vielas nozīmē, ka tur ir divi elementi, un tas ir baigi svarīgi. Lielākoties oksīdus veido visi ķīmijas elementi, izņemot 8A grupu. Tipiskākie no tiem ir nātrija oksīds, dzels 3 oksīds, sēra dioksīds, ogliskābā gāze, un visi šie ir oksīdi. Pirmajā vietā var būt jebkās metāls, nemetāls, bet pēdējais vienmēr jābūt skābeklis, un tas ir svarīgi. Ja pieņemsim, ir izņēmums OF2. Viela sastāv no diviem elementiem, bet skābeklis nav otrajā vietā. Tas ir pirmais. Un līdz ar to šī viela vairāk nav oksīds. Esi uzmanīgs un pieraksti. Ja tu šo nezināji, uzspied laiku. Ja jums liekas, ka oksīdi neiedalās sīkās, tad jums liekas. Oksīdi iedalās vēl 4 apakšgrupās, kuras mēs tūlīt izskatīsim. Bāziskie oksīdi ir 1A un 2A grupas metālu oksīdi. Tas nozīmē, ka H2O un berīlijas O nav bāziskie oksīdi. H2O var būt sāļus neradošais oksīds, bet berīlija oksīds kā izņēmums ir amfotērais oksīds. Tipiskākie no bāziskajiem oksīdiem ir nātrija oksīds, magnija oksīds, kalcija oksīds un bārija oksīds. Šos oksīdus tu lietos visbiežāk, un šo savu pierakst. Nākošā vielu klase mums ir amfotērie oksīdi, arī metālu oksīdi ar oksidēšanas pakāpēm no +1 līdz +3. Tipiskie amfotērie oksīdi ir alumīnija oksīds, svina oksīds, cinka oksīds, gālija oksīds, berīlija oksīds, jo tas ir izņēmums, hroma oksīds, kadmija oksīds. Pie bāziskiem oksīdiem bieži vien pieskaita smago metālu oksīdus, kurām nav amfotērās īpašības, dzels 2 un 3 oksīds, kā arī vara 2 oksīds. Pierakst. Katra oksīdu klase piešķir savas ķīmiskās īpašības, un tāpēc ir svarīgi tās klasificēt. Tagad pastāstīšu par skābajiem oksīdiem. Skābie oksīdi dalās divās daļās. Nemetālu oksīdi ar oksidēšanas pakāpi +3 līdz +8. Tādi kā CO2, SO2, SO3, N2O5, NO2 un P2O5. Šos oksīdus tu sastapsi ļoti bieži. Un šo savu pierakst. Tā kā vielu klasifikāciju mācās 8. klasē un kaut kādā brīdī aizmirst to atkārtot, līdz ar to atceries, ka arī metālu oksīdi ar oksidēšanas pakāpēm no +4 līdz +8 arī skaitās skābie oksīdi. Hroma 6 oksīds, mangāna 7 oksīds, vanādija 5 oksīds, dzels 6 oksīds. Tāds arī eksistē. Vielu klasifikācija ļoti atvieglo dzīvi ķīmijā, bet ja tu vēlies to saprast labāk, nāc pie manis mācīties. Individuāli vai grupās, klātienē vai Zoom, mēs varam taisīt foršus eksperimentus vai kaltu teoriju. Tāpat man ir pieejama mācību platforma, kur tu atradīsi lekciju ierakstus, uzdevumus, kas palīdzēs tev labāk saprast, trenēties kontrolu darbiem un gūt baudu no ķīmijas. Ķīmijas zināšanas atver durvis šādās profesijās kā medicīna, farmācija un ķīmija. Un iedomājies, ķīmijas inženieris ir cilvēks, kas būvē milzīgas rūpnīcas, pelna normālu naudu, un tu vari tāds kļūt. Un tālāk ir mūsu mīļākie izņēmumi - sāļus neradošie oksīdi, CO2, N2O, NO2. Šos tu atceries no galvas. Un ja kāds tev paprasīs klasificēt ūdeni kā oksīdu, pierakstīt sāļus neradošais oksīds. Tas būs vistuvākais. Tagad parunāsim par hidroksīdiem. Hidroksīdi jeb bāzes. Bāzes ir hidroksīdi, hidroksīdi ir bāzes, un tas ir absolūti sinonīmi, bet tad, kad jūs nosauksiet šīs vielas, jūs sauksiet nevis nātrija bāze, bet nātrija hidroksīds. Hidroksīdi ir vienmēr metāla kationu salikums kopā ar hidroksīdu grupu, ar OH-, kuru tu vari atrast šķīdības tabulā. Savienojam kopā nātrijs ar OH, sanāk nātrija hidroksīds, dzels savienojam ar
2 OH un sanāk dzels 2 hidroksīds. Dzels OH3 reiz ir dzels 3 hidroksīds. Alumīnijas OH3 reiz ir alumīnija hidroksīds. Bet, ja tu domā, ka tas ir tik vienkārši, tad nē, ir 2 izņēmumi. Bors OH3 reiz un POH3 reiz. Tās ir ļoti vājas skābes, kuras ļoti dīvaini uzvedās ūdens šķīdumos, un tāpēc tās var pierakstīt šādā veidā. Bet atceries, bors un fosfors ir nemetāli, līdz ar to hidroksīdus tie neveido. Ar hidroksīdiem ir ļoti vienkārši turpmākā, dziļākā klasifikācija. Šķīst vai nešķīst, amfotērs vai neamfotērs. Šķīstošos hidroksīdus jūs sauksiet par sārmjām, skatāmies šķīdības tabulu. Nešķīstoši jūs vienkārši sauksiet par hidroksīdiem vai bāzēm. Tas ir viens un tas pats. Nevis nātrija bāze, bet nātrija hidroksīdi. Tagad parādu tos, kuriem ar amfotērās īpašību. Šos iegaumē no galvas. Vajadzēs, ka taisīsi kompleksos savienojums 11. klasē. Tagad parunāsim par skābēm. Ar skābēm ir ļoti vienkārši. Pirmais ir H, beigās ir skābes atlikums, jeb anions, kuru tu vienmēr vari atrast šķīdības tabulā. Savienojam H ar skābes atlikumiem un iegūstam ko? Pareizi skābes. Tu dzirdēji tādas skābes kā salskābe, sērskābe, slāpekļa skābe, fosfora skābe, brom ūdeņraža skābe, jodu ūdeņraža skābe, jo visas šīs skābes tu reāli izmantosi ikdienā. Un ar tām tu rakstīs reakcijas. Tagad uz ekrāna parādās viss skābi saraksts. Bet, ja tu domā, ka ūdens arī ir skābe, tad tev tikai liekas. Jo O2- nav skābes atlikums, tas ir oksīds, un līdz ar to ūdens nav skābs. Jo pēc ūdens salīdzinām, kas ir skābe, kas ir bāze. Labi, ja jūs gribat iedalīt skābes, tad tās var saturēt skābekli vai nesaturēt skābekli. Tās var būt stipras, tās var būt vājas, tas var būt vidēji stipras. Tās var saturēt 1H, 2H un 3H, un līdz ar to mēs tās sauksim par vienvērtīgām, divvērtīgām, trīsvērtīgām un varbūt arī vairāk vērtīgām neorganiskām skābēm. Un pēdējais, par ko mēs parunāsim, tie ir sāļi. Sāļi sastāv no pirmā kationa, kas visbiežāk ir metāls, bet var gadīties, ka tas ir NH4+, un no tā nav jābaidās. Tālāk, otrajā vietā mums ir anions. Anions, kā jūs jau zinat, pēc skābēm tas ir skābes atlikums, kuru jūs varat atrast šķīdības tabulā. Līdz ar to, savienojot metālu, savienojot skābes atlikumu, jūs dabūjat sāli. Tipiskais sāls - nātrija chlorīds, kalcija karbonāts, nātrija sulfāts, kālija fosfāts, vara sulfāts. Un šo sāļu ir ļoti, ļoti daudz, jo sāļi ir vislielākā neorganisko vielu klase. Ja tu vēl domā, ka sāļi ir dažādas varavīksnes krāsas vielas, nē, lielākoties tās ir baltas vielas. Bet es vēl neatbildēju uz vissvarīgāko šī video jautājumu, kāpēc soda ir sāls. Ļoti vienkārši, jo sāļi arī ir dažādi. Es tikko nosaucu normālus sāļus, kurus tu visbiežāk sastopi, bet eksistē neitrālie, skābie, bāziskie, aizvietotie, dubultie un pat kompleksie sāļi. Un tūlīt tu redzēsi tos uz ekrāna. Normālie sāļi ir nātrijas chlors, nātrijas 2SO4. Bet ja tev skābei ir 2 ūdeņraži, tad tā var veidot arī skābus sāļus. Pieņemsim nātrijas HCO3, ja parastā dzeramā soda. Un līdz ar to šādi sāļi ir vairāki. Nātrijas 2HPO4, kālijs H2PO4. Šādi sāļi reāli sastopas dabā, bet ķīmijā šādus sāļus redzēs tikai 10. klasē, tāpēc neuztraucies. Bet ja hidroksīdam ir vairākas OH grupas, tas var veidot bāziskos sāļus. Pieņemsim malahīts, vara 2-hidroksikarbonāts, alumīnijas dihidroksichlorīds, kalcijas hidroksichlorīds. Atkal tikai 10. klase. Elpo, neuztraucies, 10. klasē. Tālāk mums ir dubultie un jauktie sāļi. Dubultie sāļi tiem, kuriem ir 2 dažādi metāli, un jā, tādi eksistē. Pieņemsim kalija nātrijas sulfāts, nātrijas 2 kālijs PO4. Mierīgi, un tie ir iespējami tikai skābēm, kurām ir vairāk nekā 1H. Tālāk, ja mēs parunāsim par jauktiem sāļiem, tie ir sāļi, kuriem ir 2 skābes atlikumi, jeb 2 dažādi anioni. Un jūsu mīļākie balinātāji satur tādu specifisku vielu kā kalcija hipochlorīds chlorīdus. Kalcijas chlors O chlors. Šī viela atbilst par to, ka jūsu veļa tiek balināta. Podi ir tīri un smaržo pēc chlora, un baseins arī ir nohlorēts. Tas ir tādēļ, ka eksistē tāda brīnišķīga vieta. Varbūt ne 2, varbūt vairāk
vairāk skābes anionu. Damierīgi, alumīnija chlorīds, bromīds, florīds. Turi pieraksties uz šo kanālu, es zinu, ka tev patīk. Skolotāji, un kas tad tādi kompleksie sāļi ir? Da ļoti vienkārši. Visam, kam ir kvadrāta iekava, kura nodala iekšējo komplekso jonu no ārējās sfēras, mēs sauksim par kompleksiem sāļiem. Tādi sāļi kā dzeltenais asinsāls, sarkanais asinsāls un vēl vairāki citi sāļi, tos atkal sāk mācīties 10. un tad 12. klasē izelpo. Iemācies vielu klasifikāciju, un tā tev ļoti noderēs sākot no 8. klases līdz pat 12. Mani sauc Jurijs Kirilovs. Spied laiku, pieraksties uz kanālu,